savas zemes, vairs latviets neatdos, kaut arī karalenes mūs griestu gabalos. Par savu dzimto sētu, kur mūžam lec mums mist, mēs jūtam mīlu svētu, mums uzvarēt vai krist. Nepēdu savas zemes, vairs latviets neatdos, kaut arī karalenes mūs griestu gabalos. Par savu dzimto sētu, kur mūžam lec mums mist, mēs jūtam mīlu svētu, mums uzvarēt vai krist. Mēs jūtam mīlu svētu, mums uzvarēt vai krist. Nav nāves uguns rīksēm, mūs šaustu ienaidnieks. Paldies uz Kristu rīksēm, mums izaus cīņas prieks. Nav nāves uguns rīksēm, mūs šaustu ienaidnieks. Kā prieks uz Kristu rīksēm, mums izaus cīņas prieks. Kā tu domā, vai kino arī pieder pie latviskas dzīves vides? Kino, jā, diemžēl, pati mēģinot taisīt kādas mazas filmiņas bērniem un ieejot tai pašā lielveikalā un meklējot filmiņu bērniem, diemžēl es nevaru atrast nevienu, kur būtu kāda latviska kultūras skripatiņa. Ja? Protams, vistuvāk ir šis Auniņš Šons, kur ir šī lauka saimniecība un aitiņas dara blēņas. Tā ir tiešām, tādā ziņā vispietuvinātākā multfilma latviešu kultūrai un ne tikai šai zemes sajūtai, kā tas ir, kad ir saimniecība. Tas ir pozitīvi, ja? Bet nav iespējas uzrakstīt tādu projektu, kurš pilnvērtīgi tiktu apstiprināts, jo filmai, kā mēs runājam ar Rozi Stiebru, bija tā doma sadarboties. Faktiski viņa ir vienīgā, kura šo latvisko pasaku mēģina kaut kādā veidā nodot bērniem caur modernu multfilmu. Tad viņa teica, viena multfilma tāda, kur skaisti kustās, kur nav kokainas kustības 80,000. Un šādu naudu nav iespējams iesniegt kultūra kapitālā un kinocentrā un vēl kaut kur citur. Tā ir liela katastrofa, un es saprotu, ka Saeimas komisija tomēr šo jautājumu kaut kādā veidā mēģināja risināt, un diskusijas lielas un smagas, un vispār viņi saprot, ka šis vizuālais tēls ļoti spēj ietekmēt sabiedrību, un ka viņam ir tādā ziņā vara, šim tēlam ir vara pār cilvēkiem. Un ko tu saki par popkornu, kā neatņemam kino sastāvdaļu? Popkorns labāk tad, tiešām nevest bērnus un viņus audzināt. Skaidrs, mēs arī pagājušajā runājam, ka diezgan daudz ir atkarīgs no tā, kas notiek ģimenē un kāda ir šī ģimenes attieksme pret lietām un ka ne visu var izdarīt bērndārzā un arī skolā. Pat aizvadīt meteņu, tuvojas Valentīna diena. Kas tavā izpratnē ir šie svētki, Valentīna diena? Valentīna diena, mīlestības diena, ja tas ir tāds ieviesies, bet faktiski Valentīna diena tai pašā laikā, kad meteņu diena, un interesanti ir vērot šīs modernās tradīcijas, ka meteņu dienu bērnu dārzā, šie skolotāji īsti neizprot šo dziļāko būtību, ko nozīmē laišanās no kalna lejā, kas tas ir filozofiskajā kategorijā, un viņiem šī meteņu diena ir paņemta tikai šī ārējā forma. Tātad ir uzrakstīts, meteņdienā būs sportiskās aktivitātes, kur brauksim, šļūksim, slēposim, slidināsimies, spēlēsim hokeju, ja laukumā bērni un tā tālāk. Varētu teikt, uz to pusi ir, bet, diemžēl, netiek nodota šī dziļākā jēga
kāpēc ir šādi svētki vispār un ko viņi nozīmē. Viņi faktiski tā dziļākā būtība šiem svētkiem ir piedzimšana šai saulē, jo ir brīnišķīga tradīcija meteņos, ka iebāž bērnus maisā un sviež pār žogu. Un ko tas īstenībā nozīmē? Šis maiss, tumšais maiss, kurā iebāž bērnu, viņš jūtās tā kā dzemdē mātei. Un tad, kad viņu iešūpo šo maisu pieaugušie un sviež pāri žogam mīkstā sniedziņā, tad viņš sajūt, ka viņš pāriet no vienas pasaules un otrā pasaulē un piedzimst. Un tā ir tā būtība piedzimt no nebūtības būtībā. Tā ir meteņu dziļākā jēga. Un varētu teikt, ka tie ir mīlestības svētki, jo piedzimstam, tad, kad mēs piedzimstam šajā pasaulē, mums māte un tēvs sagaida ar milzīgu mīlestību šo mazo bērniņu, un viņam tiek, dota milzīga mīlestība, un abi vecāki parasti dod kopīgi šo mīlestību, ja jau nav noticis tā, kad viens ir pametis, vai abi divi grib pamest. Bet tad tu domā, ka, piemēram, mūsu skolotājiem Valentīnas dienas tādas kaut kāda simbolika būtu daudz pieņemamāka un saprotamāka? Nē, es tā nedomāju. Es domāju tikai to, ka skolotājiem vajadzētu vai labas grāmatas, vai labus kursus, vai labus pārdzīvojumus, kuros viņi izprastu šo seno svētku dziļāko jēgu. Un ja viņi izprastu šo seno svētku dziļāko jēgu, tad viņiem nebūtu nekādas vajadzības svinēt šos Helovīnus, šos Valentīna dienas svētkus, jo viņi ir tādi, modes kliedziens, kur nav nekas apakšā, tur nav ne dziesmas īsti apakšā, ne rotais. Bet varbūt tas ir tāpēc, kad mīlestības visam gadam nepietiek, un tad tiek kompensēta ar vienu konkrētu dienu. Jā, acīm redzot tā. Skaidrs, arī par Halovīniem tu atbildēji, un tur arī daudz interesantu paralēļu ar latvisko dzīvesziņu, kaut vai tēls ķirbis, kurš tiek izgrebts un kurā tiek likts svets, un tas faktiski atkal sakrīt ar mirušo piemiņas dienu, kad mirušo piemiņa tiek godināta kapos, un arī tiek dedzināts svecīts. Kādas tev ir izjūtas šajā brīdī? Jā, es aizmirsu vēl. Tātad ķirbis kā tāds, principā viņš nav latviskais, viņš ir dārzenis, jā, viņš ir ievests. Un tātad jau pati par sevi šī ķirbja apspēlēšana, tas nav latviešu kultūrai raksturīgi. Viņš ir, protams, iegājies mūsu lauksaimniecībā, un viņš ir garšīgs, un mēs viņu lietojam, bet mēs viņu neizmantojam kā simbolu šo tēlu. Skaidrs, un kā tev, piemēram, skaties fakts, ka 16-gadīgi zēni apmeklē sporta nodarbības? Vai tas raksturo latvisko dzīves ziņu? Tas atkal raksturo to, ka mūsu izglītības sistēma īsti nesaprot, kā iemācīt veselīgi dzīvot, ar kādām metodēm, kādā veidā, lai bērns tiešām nokļūst līdz pārdzīvojumam, līdz sajūtai, ka viņam tas ir vajadzīgs, lai viņš varētu kvalitatīvi domāt un kaut ko sasniegt savā dzīvē un just savas jūtas un kontrolēt tās un izprast sevi. Un visbeidzot tāds jautājums, ieskrienoties mūsu šodienas sarunā. Rīgas pilsētas mērs Nils Ušakovs uzsauc Krievu skolām Blaumaņa Indrāns Krievu teātrī. Vai tas sekmē latvisko dzīves ziņu tavā izpratnē vai nē? Jāsaka, tā cepura nos Nilam Ušakovam, protams, ja, jo es, protams, domāju, ka vajadzētu būt vispār valsts politikai tādai, ka kultūras ministrija dod šiem muzejiem naudu, lai viņi sakārto savas vides, un mēs zinām, ka šīs vides ir nolaistas, un viņas ir briesmīgas, viņas nav skatāmas, un izglītības ministrija savukārt piešķir līdzekļus skolnieku transporta un šiem gidu pakalpojumiem, lai viņi varētu aizbraukt uz šiem muzejiem. Tādā ziņā Nils Ušakovs ir kultūras cilvēks, ka viņš ir no pašvaldības budžeta piešķīris naudu. Un pārsvarā jau tā ir, ka ja nauda ir pašvaldībai, tad viņa organizē skolēniem šīs kvalitatīvās ekskursijas un tā, un ja ir nabadzīgāk pašvaldība, tad arī nav tiem bērniem tās ekskursijas. Kāds tavs skatījums uz citu Ušakovu pasākumu Jāņa svinības Daugavmalā? Grūti pateikt. Manā skatījumā, protams, ka tā ir atkal moderna interpretācija, bet latviešiem vajadzētu braukt svinēt dabā Jāņus. Īstā kalnā ar īstu uguni, lai būtu īstas sajūtas, nevis mākslīgas. Te mēs esam
apmetuši tādu nelielu loku, mazliet akcentējuši tās lietas, ar ko mēs ikdienā dzīvojam, ar kino, ar lielveikalu, ar Jāņu svinībām, Daugava malā, ar to, ka sēžam birojos un nav laika izaudzēt ekoloģiski tīru pārtiku. Un droši vien, ka tagad ir pienācis brīdis, lai mēs tā kā apstātos un sāktu šķetināt varbūt šo pieteikto tematu, latviskā dzīves ziņa, tā nedaudz pakāpeniskāk, lai arī mūsu klausītājiem varbūt rastos tad skaidrs, kas ir šī latviskā dzīves ziņa. Vai tas ir koka saknes, vai tas ir stumbrs, vai tas ir lapas, vai viss koks kopumā. Un kas konkrēti vispār tad ir dzīves ziņa, jo man liekas, ka bieži cilvēki par to nav tā kā īsti ikdieniski aizdomājušās. Bet kamēr tu domā atbildes, klausītājiem piedāvātu ieklausīties rakstnieka Aivara Ruņģa rakstītajā, un tas ir 1967. gads, kad viņš raksta eseju Latviskums. Latviskums ir tava latviešu valoda. Latviskums ir tava latviešu dziesma. Latviskums ir tava domu pasaule, tava pasaules uztvere. Pavasara plūdus, veldas pilnu lietu līstam, sniegu sniegam, pērkonu ducinam. Tas ir tas, kā tu skaties saules lēktā, saules rietā, kā tu ar skatu apmīļo bērzu, liepu, egli, dadzi, nātres. Latviskums ir tas, kā tu satiec ar savu kaimiņu, lamājies ar savu pretinieku, izturies pret pārākiem un izturies pret padotiem, izturies pret nevarīgākiem un izturies pret savējiem. Latviskums ir tavs mitekls, tava māja un 100 000 tavas ikdienas sīkumu. Latviskums ir tas, kāds tu pamosties svētdienas rītā. Latviskums ir tavas tautas spīts un izturības svešu varu un kungu kalpībā. Latviskums ir tas, ko tu domā, apņemies, apsolies pie savu tēva un mātes svaigās kapu kopiņas. Latviskums ir tas, ko tu domā, vēlē un vēlies pie savu bērnu šūpuļu. Latviskums ir dzīves cilvēks ar savu īpatnēju dzīvesveidu un dzīves ziņu. Ar šiem vārdiem izskan šī īsā eseja, un tātad jautājums paliek, kas tavā skatījumā, bez jau iepriekš pateiktā, ir latviskums. Es sākšu ar 2 dainām. Augsti dzied cīrulītis par visiem putniņiem, augsta dieva valdīšana pār visiem kundziņiem. Šī daina, ko viņi mums stāsta. Viņi mums stāsta, ka latvietis ir ar savu gribu un ar savu redzējumu. Viņš ir saimnieks gan savā sētā, gan arī pats sevī. Tā ir problēma, ja mēs esam pazaudējuši šo manā skatījumā visbūtiskāko latvieša instrumentu, savu gribu, un kalpojam svešiem kungiem, svešās valstīs, un atļaujam to darīt. Tā ir ļoti nopietna problēma. Es varbūt ceļu gāju, kad dieviņš līdzi nāktu, ne kājiņa slapja taptu, nenosvīstu kumeliņš. Un šī sajūta, dieviņa sajūta, ka dieviņš ir tepat man blakus, viņš ir katrā darbā, katrā manā rīcībā, katrās manās sajūtās un domās. Lūk, tā latvietis skatās uz pasauli. Viņš redz visu dzīvu, un šī sajūta, ka viss ir dzīvs ap mani, nevis ir priekšmeti, ir dzīves būtnes, ir nedzīves būtnes, bet viss ir dzīvs. Un mēs ļoti labi zinām, ka modernā zinātne, kvantu fizika ir pierādījusi to, ka viss ir dzīvs. Fotoni ir visapkārt, un viņi komunicē, un tas viss notiek, tas ir jau zināma lieta, un viņa ir dainās aprakstīta. Un šī situativitātes sajūta, ka tu vari savas domas, jūtas izteikt šajās 4-rindēs dzejiskā valodā, tā ir tā augstākā spontanitāte, kas cilvēkam, latvietim, bija. Un tagad ir daži, kuri mēģina restaurēt šīs sajūtas. Vai tu varētu tad piekrist, ka latviskums tā ļoti īsi sakot, un latviskā dzīves ziņa būtu tātad daba? Jo tavs pieminētās tautsdziesmas
viņas iezīmēja tādus divus vārdus, ko mēs lietojam arī no Annas Brigaders mūsu žurnāla moto. Dievs, daba, darbs. Jā. Tātad viena tavs dziesmas bija tev par to Dievu, jā, par šī Dievu Viens ir klātesamību, Dieva, jā. un otrs tev bija, tātad arī tas, kas ļoti izpaudās, tas bija tas, ka es tomēr esmu saimnieks, man ir griba. Tas ir darbs. Tas ir darbs, jā. Tas ir darbs, jā. Un tātad, ja mēs atkal skatāmies, tagad es to pāradresētu uz citu kultūru, es domāju, ka ļoti daudz kultūras tev arī teiktu, ka jā, ka viņiem arī Dievs, un ka tas ļoti būtisks, lai augtu likumīga tauta un jaunā paudze, un tieši tāpat darbs, kurš cilvēku attīst. Un ja mēs tā paskatāmies šajā aspektā, kā ir ar to dabu, vai tieši varbūt tā daba, tad ir tas atslēgas vārds, kas latviešu platuma grādos, nu tomēr atšķirsies no cilvēku, kurš auga Āfrikā. Mēs taisni vairāki tradicionāls kultūras eksperti pat aizvakar sanācām kopā un mēģinājām šķetināt etnogrāfisko rakstu pūrā, salīdzinājām ar pasaules tautu pūru un mēģinājām atrast, kas ir atšķirīgs latvietim, tīri skatoties šīs etnogrāfiskās zīmes. Un mēs konstatējām ar tādiem lieliem pētniekiem, ka atšķirīgais ir proporcijas. Par krāsu salikumu mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, jo mums ir visas krāsas etnogrāfijā atrodamas. Bet ir simetrija. Un cik dīvaini, ka šajā simetrijā ir ietverta arī asimetrija. Un Tāpēc kā skaņa nav bez klusuma. jā, un tad man ļoti patika kādu laiku atpakaļ, ka es ciemojos pie Elīnas Apsītes, kura ir audžu meita cimdu jetiņai, un šī cimdu jetiņa sēdēdam ratiņkrēslā ir visu mūžu adījusi cimdus, bet ko viņa tur ir adījusi? Jā, viņa ir adījusi šos etnogrāfiskos rakstus, bet tad, kad viņa tos ir izstudējusi, tad viņa adīja šo dabas sajūtu, transformēja viņu cimdu rakstos. Un izpētīt šo materiālu, tu saproti, ka nav obligāti jādzied dziesmas, jādejo dejas, jāiet šajos rituālos, lai būtu par latvieti. Tu vari adīt cimdus un izteikt dabas sajūtu šajos rakstos, cimdu rakstos, un tas ir jūtīgums pret dabu. Tātad latvietis ir tas, kurš ir jūtīgs. Ja mēs salīdzinām tagad ar gruzīniem, tad mēs tā neteiksim, viņi ir tādi ļoti temperamentīgi, vai ne? Tātad temperaments arī. Mēs zinām, ka igauņi ir vēsi, ka krievi ir ļoti silti. Nu, un latviets, ko mēs par latvietu sakam? Latviets ir tas, kurš ir viensētnieks. Un ja viņš ir viensētnieks, tad viņam vajag telpu, lai viņš varētu šo dabu izjust, lai viņš varētu niansēti izjust, kā daba ar viņu runā, ko viņa saka un ko viņš viņai var pateikt un tā tālāk. Tā kā. Bet tāda interesanta polemika iznāk, ka pašlaik ir izaugus paudz, kuriem nav izteikti gribas līnija, gribas darbība, griba, tas ir audzināšanas viens no pamatnosacījumiem, griba mēs ieaudzinam cilvēkā, arī viņš veidojas par bezgribas būtni, un tā tajā pašā laikā jāstāsta, kas tad ir izaudzinājuši šo jauno paudzi. Tad atkal ir audzinājuši tie, kas savā laikā iegūst šeit padomu izglītību, un vai tad mēs varētu tad nonākt pie tā, ka tu teiktu, ka padomu laiks ir tas, kas ir izdzinis Latviju no vienas sētas un līdz urbanizēties un dzīvot tagad kultūru tādā vidē, ko sauc par pilsētu, kur ir biroji un nepārtikt no pašaudzētas pārtiks? Jā, par padomu laikiem īstenībā es nevarētu teikt ļoti daudz slikta. Es zinu, ka padomu laiki, kad nāca, viņi ievies izglītības likumu, kurā tur bija kā šī ideoloģija tāda padomiskā, bet paradoxāli ir tas, ka man pašai mācoties skolā padomu laikā, tautas deju kolektīvam bija vismaz 7 komplekti ar tautas tērpiem katram dejotājam. Tagad nav iespējams neuzrakstīt nekādu projektu un dabūt normālu tautas tērpu deju kolektīvam. Un lai būtu bērndārzā, lai būtu tā. Padomu laikā visos bērndārzos bija mazs mufelīts, kur viņi taisīja keramikas darbiņus. Tagad, piedošana, ir tolešu rullīšu kultūra bērndārzos, ja? Un plastelīna un
un papīra šķīvīšu kultūra, ja. Tā kā, dīvaini, bet padomi laikā šai tautas kultūrai, vismaz šajā materiālajā izpausmē, tika doti gan līdzekļi, gan arī sagādāti apstākļi. Bet viņi rakstīja projektus? Nerakstīja projekts, tas bija valsts finansējums. Jā, bet vai projekts vispār atbilst, tas jēdziens un vārds vispār latviskai dzīves ziņai, vai latvietim būtu jānodarbojas ar projektu rakstīšanu, lai panāktu to, kad viņi deju kolektīviem ir latviski tautas tēri? Tas vajadzētu būt jau valsts finansējumā, valsts budžetā, kas ir paredzēts izglītībai. Tu diezgan daudz eji uz ministrijām un runā ar ierēģiem, gan kultūras ministrijā, vai tev iznāca arī runāt par to, ka šādām multiplikācijas filmai, kuras summa pārsniedz kaut kādus noteiktos kultūra kapitāla fonda rāmjus un šādiem tautas starpiem, vai būtu gluži jāraksta projekts, un tagad atkal tuvojas dziesmu svētku gads, un ministri brauc uz Austrāliju un personīgi nodarbojas ar viesu ielūkšanu un ir gandarīti par saviem komandējuma rezultātiem, jo tagad braukšot cilvēki, es gan nezinu, kā to var izmērīt, bet jautājums, vai tad visiem kolektīviem tagad tiek mudināti atkal rakstīt projektu sakarā dziesmas svētkiem, tagad tiks izvērtēts, vai Alsunga ir nozīmīgāk Latvijas puses, kur vajag vairāk tērps, piemēram, kā Viļakā vai Burtniekos. Redziet, tiem lauku reģioniem ir pat vieglāk, norganizēt sev tautstērps caur šīm te lauku atbalsta programmām līderi, ja, kur ir tāda paredzēta aktivitāte, nekā pilsētām. Pilsētās faktiski nav iespējams pat tādu projektu uzrakstīt. Tur ir vienīgā iespēja, ja pašvaldība piešķir līdzekļus, tad ir šiem mākslinieckajiem kolektīviem nauda. Bet jautājums par sadarbību ar ierēģiem, ir bijuši daudz diskusijas, ir 2 gadu laikā pie vairākiem kultūras ministriem ir iets un runāts, vai tiešām nav iespējama valstiska līmeņa stratēģija, kurā ir viss paredzēts, kurā ir paredzēts gan finansējums, gan arī izdomāts stratēģiski, kā šis latviskums var ienākt izglītībā. Tātad, ja mēs zinām, ka izglītībā tam ir jābūt gan izglītotiem pedagogiem, tātad uzreiz ir augstskola jautājums, kurās augstskolās kādus speciālistus var sagatavot. Mēs zinām, ka šobrīd augstskolās tradicionālā kultūra ir tikai kā izvēles šis bloks, bet viņš nav obligāts, un manā skatījumā tam vajadzētu būt absolūti obligātam pirmskolas pedagogiem, bet, diemžēl, nav trūkst zināšana, elementāra zināšana par tradīcijām. Tātad, un nākošais jautājums ir mācību materiālu izdošana, kurā ir latviski tēli, un kurā ir šie ņemt vērā arī šie senie arhetipi un simboli, un ir vajadzīga vesela, milzīga darba grupa, kura šobrīd sēdētu un izdomātu, kā šo seno kultūru varētu iestrādāt mācību līdzekļos. Bet kā var notikt tā, ka tas vienkārši pazuda vienā dienā, un tagad ir vajadzīgas milzīgas grupas un milzīgi cilvēku prātu apvienošana, lai mēs saprastu, kā atgriezties pie tādām pamatlietām, pie pamatvērtībām? Mēs taču saprotam, padomu laikos, lai gan viņi mums atļāva šo materiālo kultūru kultivēt, tad viņi mums atņēma šai materiālai kultūrai jēgu. Un šīs jēgas vietā, kā to teikt, iepotēja šo padomu ideoloģiju. Un tātad šī ideoloģija ir tā, kas nojauc jēgas sapratni. Kāpēc tu to dari? Tu dari to tikai tāpēc, ka tā darīja, bet tu nesaproti, kāpēc tā dari. Un ar laiku tā tradīcija izzūd, viņa kļūst nepatīkama, viņa kļūst bezjēdzīga, un tad mēs no viņas arī atsakamies. Un šobrīd esam jau pie tādas situācijas, ka paši latvieši uz folkloru skatās jau ar riebumu. Mums savukārt ir dažādas pieredzes ar tevi. Mēs esam dzīvojuši vienā laikā, mums ir dažādi vecāki, dažāda audzināšana. Mēs esam gājuši padomu laikā dažādās skolās, bet kaut kā sarunāties ar tiem liekas, ka mums tā jēga nav pazudusi. Un jārēķinās jau ar to, ka vienmēr sabiedrībā būs cilvēki, kuri akli sekos kaut kādiem uzstādījumiem, būs cilvēki, kuri runās par lietām, filozofiskā skatījumā un aicinās aiz sevis cilvēks. Es domāju tieši par to, kāds tad iznāk šodienas skatījumā skolotājs. Ja viņš šodien pats skolotājs vairs klasē nevar
vēstēs sevis bērnus runāt par šiem tradīcijām, par šīm lietām. Ja tu iejot skolā, tu apstātos autoostā, tev pienāk kādu bērnu, es domāju, ka tev nebūtu problēma, tu uzsāktu sarunu par to, kas ir meteņi, kāpēc mēs nedaram pāri dabai, kad kokam sāp un tā tālāk. Un es domāju, ka arī man nebūtu problēmas ar atrast šādu sajūtu, kāpēc tad skolotājiem ir tāda problēma. Bērnam izskaidrot it kā vienkārši saprotams, tai pašā brigaderes daļliturā ierakstīts pamatvērtības. Nu, redziet, kāpēc man ir šī sajūta, no kurienes es viņu ņēmu, man ir bijusi bērnība laukos. Es pati esmu izgājis visiem lauku darbiem cauri, visām aitu cirpšanām, govis laukšanām, pļaušanām un ravēšanām. Un man šī sajūta, šis pārdzīvojums ir ierakstījies zemapziņā uz visu mūžu. Un arī, ja tas ir skolotājam, viņš ir atnācis no laukiem, viņš zina, ko nozīmē dzert ūdeni no tīras akas, tad viņš to sajūtu caur savu personību var nodot bērniem, bet ja viņam tas nav, tad viņš arī neko nevar nodot. Un manā gadījumā, manā skolā, kurā es mācījos, bija faktiski 2 pedagogi, kuri tad man iedeva šo virzību uz visu mūžu. Viņi bija personības. Varbūt, ka tad ir prātīgāk nevis terēt naudu, kā tu tagad saki, un mums augstskolās ieviest tradicionālās kultūras programmu, kurā mēs šos pedagogus, kuriem nav šīs sajūtas un izjūtas, mocīsim un tā kā piespiedīsim viņas daļai mīlēt Rainu, varbūt to naudu vērtīgāk terēt, lai radītu bērniem iespēju šodien laukos pavadīt vasaras kaut mēnesi, cērpjot aitas, darbojoties. Mums šodien ir gan aitu kopji, gan mums ir cilvēki, kas audzē cūkas, un ir cilvēki, kas audzē hektāriem zemenes, un šos bērnus tad nodot tur, lai viņiem ir saulaināka, skaistāka bērnība, izjūtās piepildīt. Un tad, kad viņi izaugs un kļūs par pedagogiem, tad viņiem nevajadzēs vairs uz to tērēt naudu pirmkārt, un otrkārt viņi nebūs tikai teorētiski augstskolā sagatavot tradicionālās kultūras izplatītāji, bet viņiem būs šis sajūta līmenis. Nu, es savā darbībā darbojos visos līmeņos. Tātad šis līmenis, par ko tu stāstīji, manā skatījumā tas ir arī noteikti jārealizē. Un arī mana meita šovasar mēs meklējām, uz kuru nometni varētu aizbraukt, kur būtu daudz lopiņu un visādi zvēriņi. Un mēs atradām, bet diemžēl lopiņu zvēriņi tur bija, bet saturs bija vienkārši nebaudāms tajā nometnē. Ja? Tā kā tā ir smaga problēma, jo es tiešām aicinātu tos lauksaimniekus, kuri vēlētos atvērt savus saimniecības bērnu nometnēm, kaut kādā veidā pieteikties un vai savienībā vai pie manis personīgi, un tad mēs padomātu, kā šo lietu varētu aizsākt šo tradīciju, jo es arī pati esmu izgājis nometņu vadītāju kursus un redzot to, kāda ir auditorija, ar kādām interesēm, nebija no 80 cilvēkiem, kas bija kursā, kas bija šajā grupā, neviens nebija ar šādu ievirzi, lai gan vajadzētu visus šos 80 nometņu vadītājus apmācīt, kā veidot šādu nometni, ja, kur bērni varētu pārdzīvot un izdzīvot šo lauku sajūtu. Un es domāju, arī augstskolas līmenī es nemestu plinti krūmos, ka nevajag, ka tas būtu piespiedu mīlestība. Nē, vienkārši ir jāparedz prakse laukos, kur viņi šo sajūtu saņem. Man tieši tā arī bija, ka pēdējā vidusskolas klasē Andris Kapusts vienkārši mūs visu klasi iesēdināja vilcienā, un mēs braucām uz Dziļu Latgali svinēt Jāņus, un man šie Jāņi pēc 20 gadiem joprojām ir spilgtā atmiņā, bet to man neorganizēja vecāki. Tas bija skolas pasākums. Jā. Es teorētiski tev, protams, piekrītu, lai gan no malas, pazīstot augstskolas dzīvi, liekas mazliet utopiski. Mēs pagājušais ar Ingrīdu šeit runājām, kad absolūti visās profesijās nekur nav prakse augstskolās, un tā vispār ir prakse, kā vārds ir kļūst par parodiju un izsmieklu. Un tad es domāju, ka tas, kas māca angļu valodu, viņam elementāri nav angļu valodas prakses, un tas, kas māca matemātiku, viņam nav matemātikas prakses, un ķīmiķim nav ķīmijas prakses. Un tagad mēs panāksim, ka mēs nebūs teorētisks kurs tradicionālā kultūrā, bet tas tiešām būs ļoti reāls prakse, viņi ies praksē. Tas liekas mazliet
utopisks, bet uz to mēs varētu tiekties, un radioklausītāji, kur ir pieslēgušies mūsu raidījumu vēlāk, es gribu atgādināt, ka šodien es sarunājos ar Latvijas Nacionālās skolotāju savienības valdes locekli Solvitu Lodiņas, atvainojos, un kura vienlaiks ir arī biedrības kustība par latvisku kultūru izglītībā, dalībniece un strādā pie dažādu mācību līdzekļu izveids, bet kas man ļoti patīk un ko arī mūsu radio klausītāji var just, ir tas, ka Solvita nerunā vienkārši ārpus šo izjūtu līmeni, bet ka tas ir viņai dziļi asinīs, un arī man ļoti vienmēr patīcis tas, ka Solvita pati rada instrumentus un pat viņas arī spēlē, un tāpēc nelielai attelpai es piedāvāju radioklausītājiem vēl vienu dziesmu no tava albuma Bišu gani. Pirms brīža radio klausītājiem bija iespēja dzirdēt, kas notiek ar cilvēku, kad viņš vakar stundā
vairs ne tik ļoti aktīvi kontrolē katru savu izteikto vārdu, un kad mutes artikulācija automātiski nostrādā un pasaka kādu vārdu, ko viņš varbūt nemaz tajā brīdī nav vēlējies teikt, bet vienkārši tas ir vārds, kurš bieži izskan masu mēdījos un kurš tiek mums skandināts no rīta līdz vakaram. Un jāsaka, ka, protams, ka ir daudz ģimenes, kur cenšas saglabāt arī šo latviskumu, šo latvisko dzīves ziņu, bet masu mēdī jau viņiem nav labs padomdevējs. Tad no vienas puses mēs runājam par to, ka masu mēdī, kuri vairāk akcentē dažādu vardarbību, dažādas kompjūtera spēles un arī varbūt stāstus, kas ir galīgi atraut no latviskās domāšanas un latviskās tēla sistēmas, tai pašā brīdī tādā veidā mankurtizē mūsu bērnus, un mums iznāk ar pēc tam tā kā dubult darbs ar viņiem, jo droši vien, kad arī tev pašai ir bijis kāda pieredze, varbūt arī rūkta un izjūtas, ka tu esi tā kā jūties bezspēcīga, ka tev arī pašai nevienmēr izdodas varbūt visu darīt tik latviski, domāt tik latviski un ar saviem bērniem sarunāties tik latviski, kā tu gribētu, jo mums apkārt ir sabiedrība. Es sāktu atbildi ar šādu dainu. Tēva dotu, mātes dotu, to sasēju nastiņā. Dieva laimas devumiņu vezumiem neaizvedu. Jā, es esmu māte, kura faktiski cīnās par to, lai es saviem bērniem izveidotu latvisku vidi, jo nepietiek ar to, ka es šo vidi cenšos viņiem norganizēt mājās. Un vairākās mācību iestādēs man uz jautājumu, vai tad nebūtu iespējams šo skolas vidi, mācību iestādes vidi latviskot, ar tradīcijām latviskām, man atbild, ziniet, tas nav izglītības uzdevums, ejiet mājās un veidojiet to vidi, kādu jūs vēlaties. Un man rodās jautājums, mēs sēžam mājās un nāk gadskārtu svētki, tie paši Ziemassvētki, bet skolā no šiem latviskajiem Ziemassvētkiem bērniem pilnīgi nekas netiek stāstīts, pat viena latviska Ziemassvētku dziesma netiek mācīta. Un ir pavisam neloģiski sēdēt vieniem pašiem mājās un veltīgi gaidīt, ka atnāks kaimiņi ķekatās, vai veltīgi ir iet pie kaimiņiem ķekatās, ja viņi vispār nezin, kas tas tāds ir. Jā, tātad es uzskatu, ka mēs esam pietuvojušies diezgan bēdīgai situācijai, ka ģimenes vairs nespēja nest šo latvisko tradīciju, un viņas pat ir bezspēcīgas, jo no skolas vides nāk pilnīgi kaut kas diametrāli pretējs, kurš noliedz šo tradīciju. Ja? Un tas manī, protams, rada diskomfortu, un no otras puses tas manī rada šo milzīgo deksmi, iet, runāt uz ministrijām ar ierēģiem, lai mainītu kaut ko lielā mērogā. Jo dīvaini tu dzirdēt, jo tu dzīvo ārpus Rīgas, var teikt laukos, un arī ceļu mēro izraidījumu no laukiem, un tātad, cik saprot, arī tev bērni tomēr mācās nevis pilsētas skolā, bet lauku skolā. Un ja tu saki, ka lauku skolā nav iespējams saglabāt šo latvisko vidi, kur kādreiz Kārlis Ulmans piešķīra skolām zemi un teica, ka pie katras skolas ir jābūt dārziņam un 2 dārziņiem, vienā jākop puķis, lai dēļotu dvēseli, un otrā, lai pierast pie praktiska darba un izaudzinātu veselīgu pārtiku, par ko mēs runājam. Tad ko lai dara viena māmiņa, kura tagad tevi klausās šajā raidījumā un dzīvo pilsētā? Vai viņai tad arī ir iespēja caur kādām organizācijām varbūt doties tev palīgā? Jā, mēs gan neesam māmiņu organizācija, mēs esam tātad šī kustība par latvisku kultūru izglītībā, ir organizācija, kur apvieno pedagogus, praktiķus, kuri ir spējīgi rakstīt metodikas un zīmēt un domāt par savādākiem mācību līdzekļiem. Un mēs tomēr pēc 2 gadu cīņas ar ierēģiem, ar vēlmi mainīt standartus un no sākuma sākt ar šo filozofisko platformu, kāda vajadzētu būt izglītības pamatā, un viņai jābūt ir latviskai,
tomēr esam nomierinājušies un ķērušies klāt praktiskiem materiāliem un esam pavaicājuši arī pedagogiem, kuri varbūt nav cieši saistīti ar tradicionālā kultūru, bet viņiem ir pozitīva attieksme, tad parādot viņiem jaun izgatavotos materiālus, viņi uzreiz atplaukst un jūt latviskumu šajos tēlos un dziesmās un rotaļās. Tas viss ir sistēmiski un ar jēgu iekļauts mācību materiālos. Un mēs mācām caur šiem materiāliem latviski domāt, latviski filozofēt. Un tur nav tāds juceklis, jā. Tad, ja es pareizi saprotu, tad no šīs organizācijas varētu būt arī diezgan nopietnas pienesums mūsu marta konferencē, kur mēs esam tieši runājam par to, kāda ir šī vide šobrīd apkārtam izglītības procesam, kurā mēs visi vāramies, un vai vide, neatkarīgi no tā, nacionāla vide, tautiska vide, multikulturāla vide, ģimenes vide, skolas vide, vai tā mums palīdz sasniegt to, ko mēs gribam audzināšanas procesā ar saviem bērniem, vai nē, vai tieši traucē. Es pieņemu, ka no šīs organizācijas droši vien būs ļoti daudz labu piemēru jau izstrādāt. Jā, mēs tātad 1 gadu strādājam, tagad iet jau 2. gads, esam nomērķējuši, ka vasarā mēs pabeigsim šo pirmskolas materiālu klāstu, un tā būs sistēma, tas nebūs viens materiāls, tā būs sistēma, kuru pārklāja visas rotaļu nodarbības, sports un matemātika un mūzika un vizuālā māksla un arī šī maiturība un tehnoloģijas. Tātad mēs domājam sistēmiski, lai tiešām ienāk visos priekšmetos, un domājam arī par to, ka, protams, ir problēma, ka mums ir vajadzīgi arī skolotāji, kuri spēj domāt sistēmiski, kuri nevis izpauž tikai savu individualitāti caur savu mācību priekšmetu, bet kuri spēj sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem un domāt par bērnu, nevis par savu ego izpausmi. Ja kāds radio klausītājs, kurš varbūt mūs klausījās ne no paša sākuma un varbūt pieslēdzās raidījumam mazliet vēlāk, tagad atkal jautāt mums, bet beidziet runāt tik gar un plaši, pasakiet man īsi un konkrēti, kas tad ir latviskā dzīves ziņa? Ko tu atbildētu viņam? Mēs jau par to runājam. Tas ir latviskais tēls, latviskā tēlu sistēma, un šī tēlu sistēma ir balstīta latviskajā dabā. Daba, kas ir Latvijā, un viņa ir tomēr unikāla. Viņa nav tāda, kāda ir Āfrikā, viņa nav tāda, kāda ir Āzijā vai Austrālijā. Un šī daba ir tātad cilvēkam dod savus tēlus, jā. Tu runā par dzīvu tēlu, kurš darbojas, kurš ir mūsu vidū. Ne tikai dzīves tēls, arī koks ir kā tēls, un viņš ir arī kā arhetips. Ja mēs paskatāmies, lai saprastu, kas ir tēls, kas ir simbols, kas ir arhetips, man ir lielisks piemērs. Tātad, kad es zīmēju ozolu un skatos dabā, kāds viņš izskatās un zīmēju, tad tas ir tēls. Tad, kad šis ozols ir arhetips, šis pats ozols, tad tas nozīmē, tam jau ir nozīme. Tas nozīmē vīrišķo pirmsākumu cilvēkā. Un tad, kad ozols ir kā simbols, tad viņš nozīmē jau kaut ko citu. Viņš nozīmē gudrību. Ozols mums ir gudrības un spēka koks. Tātad, un šīs 3 kategorijas, viņas lieliski būtu jāzina jebkuram pedagogam, lai viņš vispār varētu iet pie bērniem un mācīt latvisko dzīves ziņu, kuras pamatā tomēr ir latviskais pasaules uzskats. Un šis pasaules uzskats viņam ir jābūt saistībā ar latvisko dabu, ar latviskajiem tēliem, simboliem un arhetipiem. Un kā šajā programmā, kur tu sāc izstrādāt, priecēja, protams, ka tas notiek sākot no pirmskolas izglītības iestādes, nevis parasti, kā mums visas programmas ministrija raksta no otras puses, un tad pēdējie standarti paliek bērndārzam, kaut kāda pilnīgi absolūti neiztibinām. Kā tā iekļaujas valoda tajā kontekstā tev? Šobrīd tā abecīte, ko mēs izstrādājam, viņa faktiski ir ar valodas dominanti. Un caur šo valodas mācību mēs varam ļoti daudz nodot šo latvisko dzīveziņu. Spēle ar vārdiem, spēle ar valodas tēliem, ar metaforām, ar epitetiem. Tas ir ļoti daudz dainās tieši iekšā, un jo vairāk dainas mēs skatām, jo vairāk mēs saprotam to jēgu, jo vairāk attīstās valoda.
un mūsu abecīte īpašu nozīmi piešķirs īpašības vārdu mācīšanai un atpazīšanai. Mums ir speciāls metodikas izstrādāts, jo vairāk cilvēks apgūst īpašības vārdus, jo viņš labāk spēj izteikt, niansētāk izteikt savas jūtas, ja? Tātad, un viņš kļūst jūtīgāks, un līdz ar to pietuvojās tai sajūtai, par ko mēs teicām, jūtīgums pret dabu, jūtīgums vienam pret otru. Bet vai tev neliekas, ka šajā multikulturālismā, šajā urbanizētajā pasaulē, kur tu pati saki, ka nav vairs laika īsti nodoties tiem lauku darbiem, jo birojas ņem virsroku, vai bērni sapratīs šos latviskos vārdus, ja ārpus skolas, ārpus bērndārs tiek runāts jau pilnīgi samudžinātā valodā? Par to mēs arī esam padomājuši, un mūsu abecīte ir multimēdiju instruments, lai nodotu bērniem sajūtu un tādā modernā veidā. Tātad tur būs arī audio un video materiāli. Ļoti daudz video materiāli, kuros ir safilmēta šī Latvijas daba, un tas būs pilsētniekiem. Lai viņiem rastos izaicinājums un pirmā sajūta, ka viņi grib šo dabu ieraudzīt realitātē. Tāda metodika šobrīd nav. Ir izstrādāta, nofilmēti ir visi mājdzīvnieki, un tas ir arī sasaistīts ar logopēdiju, jo kā apgūst skaņas, mū un mē un aitas, un tas viss ir redzams, kā tas dzīvnieks rada šīs skaņas, un iespēja ir to atdarināt, un arī ir putnu vingrošana, ir dzīvnieka vingrošana, kurā viņš skatās, kā reāli putns dzied, un mēģina atdarināt viņa kustības, līdz ar to iemācās izjust, kā izjust šo Latvijas dabu. Un tur ir ņemti tikai Latvijas dzīvnieki, Latvijas augi, un nav žirafs, un nav ziloņi, un tā tālāk, un ar tiem ir pilnas pirmskolas grāmatas šobrīd, ja? Tā kā mēs par to domājam, arī šīs ainava kā vērtība, mums arī ir šīs latviskās ainavas safilmētas, un viņas ir klāt pie mācību materiāliem. Un tā pavisam nemanot, mēs esam nonākuši pie brīža, kad mēs klausītājiem piedāvājam tradicionālo valodas rolīti. Mūsu valoda. Ceļā. Latviski varam teikt, doties ceļā. Ceļā ir daudz krustojumu, ceļā ir bedres un līdzīgi, ja patiešām domāts ceļš. Bet atdarinot krievu valodu, tagad manāmi šādi teikumi. Informāciju institūtā esmu ieguvis legālā ceļā, sarunās par zinātni, par sadarbību ar ārzemju zinātniekiem. Demokrātisku vēlēšanu ceļā vairākās valstīs tikai daļēji atjauno parlamenta struktūru. Nedemokratiskā ceļā pie varas nākušais prezidents valstī izsludinājis ārkārtas stāvokli. Šais teikumos lietots latviešu valodai neraksturīgs, liekvārdīgs vārdu savienojums ar nevajadzīgu vārdu ceļā, pēc krievu valodas līdzības. Nekāda ceļa šeit nav. Īsāk un skaidrāk būtu runāt šos teikumus bez vārda ceļā. Labosim. Informāciju institūtā esmu ieguvis legāli, nevis legālā ceļā. Sarunās par zinātni, par sadarbību ar ārzemju zinātniekiem. Vairākās valstīs tikai daļēji atjauno parlamenta struktūru demokratiskās vēlēšanās, nevis demokratisku vēlēšanu ceļā. Nedemokratiski, nevis nedemokratiskā ceļā, varu ieguvušais prezidents valstī izsludinājis ārkārtas stāvokli. Vēl daži teikumi kopā ar labojumiem. Esmu nolēmis tikties ar arotbiedrību pārstāvjiem, lai sarunās, nevis sarunu ceļā, risinātu jautājumus par darba algu. Startautiskās problēmas tagad vēlams risināt sarunās, veidojot partnerattiecības, nevis dialogu partnerattiecību ceļā. Latvieti cieni sevi, runā latviski, un ne tikai runā, arī domā latviski. Ieteikumu sagatavoja biedrība Latvietis.
Latvijas Nacionālās skolotājas savienības veidotais raidījums, kas šoreiz bija veltīts latviskai dzīves ziņai, ģimenē, bērndārzos, skolās, palēnām tuvojas izskaņai. Tajā mēs mēģinām rast daudz dažādas atbildes, mēs mēģinām noskaidrot, kas tad ir tas latviskums, kas ir tā latviskā dzīves ziņa, kura mūs tā kā apņem un kuru mēs tomēr esam tik ļoti, ļoti pazaudējuši. Un tad mēs nosecinājām, ka tais pašos brigaderes 3 vārdos Dievs daba darbs, laikam arī tās latviskās dzīves ziņas jēga, kas tā tad ir tverama kā mūsu darbs dabā, mūsu darbs Dieva vārdā, Dievam kā veltījums vienam otram. Un es ļoti bieži domāju par šiem 3 vārdiem, domāju, cik tomēr ģeniāli ir bijusi mūsu brigadere, kura ir tik īsā formulā ielikusi laikam tomēr šo latviskumu un šo latviskās dzīves ziņas formulu, jo principā tā ir arī pedagoģijas formula, jo darbs dod mums fizisku attīstību un daba piešķir mums emocionalitāti, par ko Solvit runāja, un tēlu sistēma, kas ir atrodama dabā, un krāsa, kas ir dabā. Tā ir šī mūsu emocionālā bagātība. Tad ne tikai viena smadzeņu puslodes darbība, bet arī otrs. Un visbeidzot, protams, pats Dievs, kas ir tā kā garīguma atslēga, bez kura tad manas emocijas un mans intelekts un mans fiziskais darba rezultāts neiegūst to jēgu, kādu vajadzētu iegūt cauri gadu simtiem un cauri daudzām cilvēku paudzēm. Un tāpēc es šodien esmu priecīgs, ka man līdzās bija studijā Latvijas Nacionālās skolotājas savienības valdes loceklis Solvit Lodiņa, kura mums visiem jau, kas viņu pazīst, ir pazīstama kā tāds cīnītājs par šo latvisko dzīves ziņu, par to, ka ir vajadzīga latviska izglītība, latviska skola, latviskie skolas vide, par ko arī bija šajā raidījumā daudz runāts. Un runājot par to, kad Solvit cīnās, tad ir tāds jautājums vēl tomēr tuvojoties raidījuma izskaņai, kā tad ir ar to cīnīšanos? Mēs cīnāmies ko paši ar sevi, ar deputātiem, un mums ir tik daudz dažādu partiju, un sākot no tām, kas sev uzskata par kreisi noskaņotām, un tām, kas ir ļoti, ļoti nacionāli, patriotiskas, labējas, un parasti savā starpā nesatiek kūda vēlētājs vien pret otru. Kāda tavu pieredze? Vai ir kāds politisks spēks, kas ir ļoti atbalstījis tavas idejas, lai realizētos dzīvē tas, ko jūs darat, jeb arī kādas, kas ir klāji naidīgas pret latviskumu? Katrā ziņā es izprotu pēc 2 gadu sadarbības ar politiķiem, ar ierēģiem, es izprotu viņus kā cilvēkus. Viņiem nav viegli, jo atsevišķi kā cilvēki, viņi varbūt visi ir lieliski, bet viņi ir savā partijā, un tad viņi ir šajā partiju cīņā iesaistīti, viņi spēlē politiku. Ja? Viņi nevis veido politiku, bet spēlē politiku. Un es saprotu, ka pat jūtu lielo mērā misiju doties uz šīm Saeimas komisijas sēdēm un pateikt tās galvenās lietas. Mīlīši, sāksim ar šo te filozofiju un sapratīsim mūsu pašu tautas kultūru, un tad taisīsim politiku. Es faktiski dodos ar misijas sajūtu, ka es viņus tur izglītoju, jo viņiem nav neviens, kas to pateikt, no kura gala politika ir jātaisa. Un ļoti labi es saprotu arī visu Latvijai šos frakcijas pārstāvis deputātus, ka viņi jūt bezspēcību. Viņi kā Saeimas komisija ir nolēmuši pat 2 reizes lēmumus. Lūdzu, ministrijas izveidojiet starp ministriju darba grupu, kurā sistēmiski tiek risināt tradicionālās kultūras jautājumi. Atbilde no izglītības ministrijas 0. Ja? Vai tu domā, ka mūsu pedagoģu uzdevums būtu izglītot vājas raudzes politiķus, kuriem faktiski, kā es saprotu, pēc tevis tur nav jābūt, jo viņi vienkārši nav būt tam gatavi būt, ja tomēr audzināt jaunu politiku paudzi.
kuri būtu kultūras cilvēki un kuriem šīs lietas tev nevis vienkārši būtu jāiestāst, bet viņos jau tas būtu jāaudzināts no bērnības. Nu, redzi, ir tāda lieta, ka gaidīt, ja tu gaidīsi kaut kādu un nerīkosies tūlīt un tagad, tad tu vari arī nesagaidīt to laiku. Tāpēc mans princips ir, ko es varu darīt tūlīt un tagad un pareizi novērtēt, ko es varu ietekmēt un ko es nevaru ietekmēt. Un, protams, taktiski un stratēģiski izdomāt, kādā veidā es varu panākt kaut ko. Nevis sēdēt un gaidīt, ka tas var būt pienāks tas laiks pēc 10 gadiem vai pēc 20 gadiem un tā tālāk. Un es saprotu, šī politiskā sistēma ir jāmaina principā, lai lietas kārtotos, jo arī, ja visu Latvijai ir vadība šai Saeimas komisijai valstiskās audzināšanas, tad ja viņiem nav vadība šajā izglītības ministrijā, tur ir sēž cits politiskās partijas pārstāvis, tad viņi ir bezspēcīgi vienkārši. Un tas ir absurds. Bet tā jau faktiski ir visvienkāršāk saņemt naudu un neatbildēt ne par ko. Bet tas bija solīts vēlējums mūsu politiķiem un prieks par tavu optimismu, lai arī man atšķirībā uz politiķiem viņš liekas mazliet nemotivēts. Bet ko tu gribētu novēlēt ne politiķiem, bet tiem, kas ir mūsu radioklausītāji un tie, kas domā, ka tevis teiktais tiešām ir vērā ņemams un kaut kas ir jādara latviskās dzīves ziņas kopšanā. Nu, tā tad ilgstoši komunicēt ar politiķiem, viņi ir faktiski izteikuši vēlēšanos, ja jūs visi apvienosieties, ja mēs jutīsim masu, tad mēs kaut ko darīsim. Un loģiski domājot, tā tas arī ir. Ar varu neko nepanāksi, bet panāks ar mīlestību, un tāpēc es aicinu pedagogus atvērties un sajust šo tautas kultūru un sajust to mīlestību, ko viņa spēj dot. Es aicinu visas NVO, kuras ir saistīts ar tradicionālo kultūru, apvienoties vienotā spēkā un runāt par šīs nozares attīstību. Un tiešām komunicēt tādā gadījumā ar kultūras un izglītības ministru jau kā vienotam spēkam. Un svarīgākais, man šķiet pat vissvarīgākais un visbūtiskākais visiem, kuri saprot šo latvisko filozofiju, latvisko tēlu, arhetipu sistēmu, sanākt kopā un ļoti dziļā garīgā apziņā vienoties un izstrādāt, jo viss nav zināms. Mums nav tā pēctecība saglabāta, mums nav garīgo skolotāju, mēs tikai tagad ceļam augšā un domājam, interpretējam, un bieži vien to daram nepareizi vai ne tajā virzienā, un tāpēc es aicinu sanākt kopā pie šī te ugunskura, kas ir mūsu tautas gudrība, un uzcelt gaismas pili augšā visiem kopā. Paldies tev par vēlējumu, un arī es pievienojos tam, un tāpēc arī Latvijas Nacionālās skolotāju savienība reiz mēnesī ir piekritus veidot raidījumu kopā ar biedrību būt latvietim kopā ar biedrību Latvietis, lai vienotu šos cilvēciskos spēkus, jo kā politiķi paši to saka, lai gan viņi tam nekad netic, ka mēs spēsim apvienoties. Protams, ka ik viens politiķis reiķinās tad, ja tauta nav sašķelta, lai gan paši viņi to ir izdarījuši, ja tauta ir vienota, jo tās ir zināmas tomēr viņiem bailes par savu eksistenci un par savu izdzīvošanu tajos amatos, kur viņi ir ievēlēti. Mūsu nākošā tikšanās reize ir gaidām pēc mēneša, tieši 11. martā, un tās temats sakatīs ar Latvijas Nacionālās skolotāju savienības ikgadējās pavasara konferences nosaukumu personības veidošanās kultūra vidē. Tātad pašlaik mēs vairāk kā jebkad agrāk saprotam un arī šodien runājam par to, ka ir nepieciešams mainīt skolotāju lomu sabiedrībā. Skolotājiem tātad atkal jākļūst par tādu kā garīgu centru, jākļūst par devēju saviem audzēkņiem, jākļūst par domātāju, jākļūst par provokātoru. Tāpēc mēs aicināsim pēc iespējas plašāk sabiedrību arī uz šo konferenci. Mēs aicināsim diskutēt kopēji par to, kā dažādu tātad kultūrvides faktoru ietekmes varētu darīt to darbu, pie kā mēs visi gribam strādāt. Un tas ir veidot, audzināt valstiski, patriotisku pilsoni, kurš tic Latvijas nākotnē, kurš tic Latvijai kā valstī. Un tad jautājums, kā tad šīs vidas kopā satiekās, šī latviskā, šī politiskā, šī starpkultūra vide, šī emocionālā vide arī, par ko mēs šodien runājam. Un jācer, ka tādā veidā mēs kļūsim stiprāki, garīgāki, un arvien vairāk mūsos sāks ieklausīties arī politiķi.
Es atgādinu, ka mūsu klausītājiem nav iespēja mūs sazvanīt tiešraidē, taču mēs priecāsimies saņemt jūsu jautājumus, ierosinājumus, un tos mēs lūdzam sūtīt uz Latvijas Nacionālo skolotāju savienību, kur atrodas Sportielā 2A Rīgā. To jūs varat darīt arī pa e-pastu, rakstot vēstules uz adresi redaktors@lnss.lv. Tātad aiz atzīmes pirmie burti no mūsu nosaukuma Latvijas Nacionālā skolotāja savienība. Jūs varat zvanīt arī mums uz tālruni 67 32 69 02. Tad atkārtoju 67 32 69 02 vai arī pa mobīlo tālruni 2 656 25 79. Atkārtoju 2 656 25 79. Kā arī, protams, izmantot Skype un mūsu mājaslapu. Es tāpat atgādinu, ka mūsu veidotos raidījuma ierakstus ir iespējams noklausīties mūsu savienības mājaslapā www.lns.lv vai arī manā personīgajā mājaslapā www.kramiņš.lv. Un vēl Latvijas Nacionālās skolotāju savienības mēneša raksta audzinātājs tematisko numuru, kas veltīts latviskumam, ar vienu kopā ar citiem tematiskajiem numuriem ir iespējams ar pārskaitījumiem vai skaidrā naudā iegādāties mūsu birojā. Un atvedoties, skolotāju savienība paliek ar vien cerībā, ka Saeimas Nacionālās apvienības deputāti Raivs Zinters, Jānis Dombrava, Ines Laizāna, Ināra Mūrniec un Vineta Poriņa ar izpratni izturēsies pret valstiskās audzināšanas jautājumiem un radīs iespēju Latvijas Nacionālajai skolotāju savienībai ne tikai turpmāk arī izdot žurnālu Audzinātāju, bet arī atsauksies citiem uzaicinājumiem ierasties radio studijā, lai kopīgi aktualizētu latvisko dzīves ziņu un runātu par patriotiskās audzināšanas problemātiku. Ar labvakar!